Vienkārši jauks puisis no Ugāles Mārtiņš Grunte vai dumpīgais siržu lauzējs Kristaps Čimbars no Liepājas. Viens no viņiem šodien pametīja Saukartes akadēmiju, jo skatītāji vakardienas koncertā viņus atstāja pēdējā vietā. Nē, man nepatīk tas. Man ļaujas, Mārtiņš man patīk ritīgi, jā. Bet Kristaps vispār, es nezinu, es tiešām, ja man likt izvēlēt, es vienkārši negribu, lai Kristaps aiziet projām. Es nevarētu iedomāties tiešām dienu bez kādu no viņiem. Smaidīgais Mārtiņš jau pirmajā nedēļā kļuva par visu meiteņu draugu. Vienmēr jautrs un pozitīvs, vienmēr gatavs atbalstīt jaunas idejas. 4, 3, balāni pa kreisi! Ar ko? Vārds uzvārds tam ir pēdējā reize. Par Vinniju Pulku, bļā, viens pasakā. To es nestāstīšu gan. Kāpēc? Nezinu. Negribās. Redzēs? Uz rokās tās, jā? Nē. Tev jāredz ap divi. Baigi negribās. Mēs tev brīdī skaties, ka tu izstāvs, ka viņš paliek te. Otro reizi vien to pašu laiku dzīves. Jā, bet viņš nezinu. Redzi, skaties, palīdz sev no sākuma. Palīdz sev no sākuma. Šitā, tad jā. Un tagad tu pierod ritīgi. Otrajā komandā bija policists. Tāpēc mēs domājām, ka viņiem tur tā arī labāk gāja. Un Mārtiņš, kurš ir vispār kaut kāds zibens zelis. Par vēju ātrāks. Tomēr skatuve nav virtuve, tāpēc koncerti Mārtiņam ir īsts izaicinājums. Tagad tu man blakām būsi, mūžu būsi. Nezinu, ko tu tik klusi, esi staigājusi. Tavā balsī dzirdu skan. Mācību dabūju, Kārtīgi mācība. Jo tur ir tas, ko mēs runājam iepriekš. Ja tu gribi tikai labi izskatīties, tad ej uz modeļu skolu. Ja tu gribi tikai spēlēt teātri, tad ir jāiet uz aktieriem. Tur arī, protams, jādzied, bet tā, jā. Ja tu gribi, es nezinu, vēl kaut ko, jā, tad katram redz ir tas, un ja tu gribi būt dziedātājs, tev ir labi jādzied. Kas man ļoti pārsteidza no Mārtiņa puses, tas, ka Mārtiņš jau gandrīz ir sakravājis savus koferus. Turies, Mārtiņ. Es te turos, vispār. Es nekad neesmu nosaukusi par Mārtiņu vārdā. Nevajag nekādu šitos turos, tas ir man nevajag teikt turies. Viss kārtībā, es taču neko neesmu pazaudis, es tikai ieguvu.